Vakar, dārgie draugi, kādu reizi laipni esat aicināti tiešraidē. Kā jau vēsta šīs tiešraides nosaukums, runa būs par mūža pensiju, tāpēc arī mazliet citā dienā, nevis kā ierasts trešdienā, bet šoreiz pirmdienā. Jā, pagājušajā nedēļā uzrakstīju rakstu Facebookā, blogā par mūža pensiju, un par to arī vēlējos šodien pastāstīt. Jā, bez gariem ievadiem uzreiz jums arī sākšu stāstīt to, ko gribēju stāstīt. Tad par mūža pensiju. Kas tas ir? Ir tā, ka sasniedzot pensijas vecumu, var pieteikties vecuma pensijai un lemt par otro pensiju līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu. Otrajā pensiju līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanai ir divas iespējas. Pirmā ir pievienot pirmajam pensiju līmenī uzkrātajam kapitālam, un otrā ir noslēgt mūža pensijas līgumu. Un kā jau noprotams pēc tiešraides nosaukuma un pēc raksta, tad vairāk runa būs par mūža pensiju. Protams, arī salīdzināsim to, kādas summas varētu būt pensijai, ja izvēlās pievienot pirmajam pensiju līmenī uzkrātam kapitālam, un salīdzināsim to ar to, kādas piedāvā mūža pensijas līgumi. Kā arī parādīšu salīdzinājumu no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, un pēc tam arī iziešu cauri šo piedāvājumu sniedzēju mājaslapām, parādīšu to kalkulatorus, un cik ļoti daudz dažādākas variācijas ir iespējams, un ka tomēr par šo ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpadomā. Jā, mazliet statistika. Ir tā, ka šobrīd pensijā var iet personas, kuras ir sasniegušas 63 gadus un 9 mēnešus, jaunas. Un Latvijā šobrīd ir 63 gadu vecumā 17,103 personas. Tas bija dati uz ja nemaldos, septembri vai jūnija. Labi, ne par to ir būtība, ir 17,103 personas 63 gadu vecumā, kurām ir otrais pensiju līmenis. Šajā vecumā var arī būt personas, kurām nav otrais pensiju līmenis, bet šī tik ir tādas, kurām ir. 20% no šīm personām uzkrājums otrajā pensiju līmenī ir mazāks nekā 1000 eiro, vēl 14% uzkrājums otrajā pensiju līmenī ir 1000 līdz 2000 eiro. Un tad reiz ir jāmin nākamais punkts, ka, lai vispār varētu pieteikties mūža policei, minimālajiem uzkrājumiem ir jābūt 2000 eiro. Bet to trešdaļai 63 gadnieku mūža policija nemaz nav pieejama. Tas arī svarīgi zināt, ja ir mazāk par 2000 otrajā pensiju līmenī, tad var vispār par šo nedomāt. Vienkārši pieteikties vecuma pensijai, tur šis kapitāls tiks pievienots, tas mazliet pacels pensiju uz augšu, un tas arī viss. Jā, tad vēl 5000, jeb aptuveni trešdaļai, ja 30% uzkrājuma apmērs ir lielāks par 5000 eiro, pie šāda apmēra jau diezgan ievērojami sāk ietekmēt pensijas apmēru mūža polise. 203 personām ir uzkrājums lielāks par 20,000 eiro, tur, protams, jau krietni jūtamāk šis viss ir. Savukārt 43 personām uzkrājums ir lielāks pat par 30,000 eiro. Te grafiski vienkārši parādīts sadalījums. Apakšā ir minēti skaitļi 500, 1500, tāpēc, ka statistikā, ko var iegūt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, ir norādīti personu skaits, kuriem ir kapitāls robežās, piemēram, no 0 līdz 1000. Tad, lai nebūtu visur 0 līdz 1000, 1000 līdz 2000, tad es vienkārši paņēmu vidējo vērtību, kas plus mīnus varētu būt. Un mēs redzam, ka lielākā koncentrācija tiešām arī ir sākumā, kur ir mazāks uzkrājums otrajā pensiju līmenī.
Tas, protams, nozīmē to, ka ir bijušas zemas sociālās iemaksas. Iemesli droši vien visdažādākie, bet salīdzinoši nelielas algas, varbūt mazs darba stāžs vai nodarbinātība nepilnos nodokļu režīmos, vai varbūt pelēkā ekonomika, bet realitāte ir tāda, ka šī brīža 63 gadniekiem, kuri šobrīd iet pensijā, ir salīdzinoši zemi šie uzkrājumi. Protams, ir tādi arī, kuriem tie ir ļoti lieli. Tomēr, kā mēs redzam, tā cilvēku masa koncentrējās jau, lielākā daļa ir līdz 5,000. Kā jau minēju, tikai 30% no šiem cilvēku ir vairāk kā 5,000 uzkrāti otrajā pensiju līmenī. Un tad, lai vispār šim ietu cauri, izmantošu divus salīdzinājumus. Tad divas personas, abām 63 gadi un 9 mēneši. Un atšķirīgs vienīgais ir uzkrājums otrajā pensiju līmenī. Vienai personai 5,000 eiro, otrai personai 20,000 eiro. Jā, tad reiz ķeramies klāt pie pirmā varianta. Pirmais variants ir pievienošana pirmā pensiju līmeņa kapitālam un vispār vecuma pensiju aprēķina pēc formulas, kā šeit ir redzams, ka pensijas mēneša apmēra iegūst kapitālu, tas ir, kas ir uzskaitīts gan pirmajā pensiju līmenī, un šajā gadījumā, ja mēs pievienojam arī otro pensiju līmeni, tad tam klāt izdala ar G. G ir noteikts gadu skaits noteiktā vecumā, cik ir paredzamais pensijas izmaksas laiks. Ja iet pensijā šobrīd 63 gadu un 9 mēnešu vecumā, tad plānotais izmaksas laika posms G ir 18,36 gadi. Var principā teikt, ka valsts statistiski paredz, ka persona dzīvos 18,36 gadus, un attiecīgi arī šādu periodu izdala pensiju. Kāds tik ilgi nenodzīvos, kāds nodzīvos ilgāk, bet līdz ar to beigās nonāk līdz šim te vidējiem. Un tad vēl šo izdala ar 12, lai iegūtu pensijas mēneša apmēru. Vēl jāatzīmē, ka tā iegūtais apmērs ir apmērs pirms nodokļu nomaksas. Jā, pensija arī ir neapliekamie minimumi un tādas lietas, bet šī ir bruto summa. Jā, tātad pirmajā gadījumā, ja ir 5,000 eiro uzkrājums otrajā pensiju līmenī, tad veicam aprēķinu, 5,000 izdalām ar 18,36 un vēl ar 12. Tad sanāk, ja mēs pievienotu otrās pensijas līmeņa uzkrājumu 5,000 eiro apmērā pirmā pensiju līmeņa kapitālam, tad pensijas apmērs pieaugtu par 22,69 eiro mēnesī. Ja ir 20,000 eiro uzkrājums, tad attiecīgi pieaugums būtu 90,77 eiro mēnesī. Protams, kā jau es teicu, jo lielāka summa, jo lielāks arī lielāka summa nāk klāt arī pie pensijas, un tas ir jūtami. Galvenie ieguvumi no pievienošanas pirmā līmeņa kapitālam ir vienkāršība. Tad pensiju saņem vienā maksājumā. Vēl tādā ziņā vienkāršība, ka nav jāiet nekādām apdrošināšanas sabiedrībām, jālauza galva par dažādiem variantiem un nav nekur nekas jāpiesakās. Vienkārši valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrā piesakās vecuma pensijai un viss. Un otra lieta, kas arī ir vērts ņemt vērā, ir indeksācija. Ja otro pensiju līmeni pievieno pirmajam pensiju līmenim, tad pēc tam indeksācija tiek veikta visai pensijai. Ja katru gadu, man tā liekas, mēs katru gadu veic kaut kādu indeksāciju pensijām, ja tā par kaut kādu apmēru pieaug, tad ja tiek noslēgts mūža pensijas līgums, tur, protams, nekāda indeksācija tajā daļā nav. Bet, ja var kā vienu no lielākajiem trūkumiem var minēt to, ka pievienojot pirmajam pensiju līmenim, neko no šīm summām nav iespējams mantot.
Jā, tad uzreiz virzamies tālāk uz mūža polisi. Jā, galvenā problēma ar mūža polisi ir tas, ka ir neskaitāmas variācijas. Es pat teiktu, ka, ja droši vien visus mainīgos saskaitītu, sareizināt, tad ir iespējams tūkstošiem variācijas, uz kādiem nosacījumiem var noslēgt līgumu. Līdz ar to, tikko kā ir tik daudz variācijas, tas to visu padara sarežģītu, neintuitīvu, nepievilcīgu, un liekas galvas sāpes. Protams, tas ir jāizdara tikai vienreiz, un liekas tāda sajūta arī ir, ka cilvēki, kad to dara, tad viņi vienreiz nolauza galvu, sastresojās, pārdomā visu kaut ko, viļās kaut kamā viļās un beigās noslēdz līgumu, un kāpēc tam ir, tā arī ir. Bet, jā, tad no kā rodās šīs te neskaitāmās variācijas? No tā, ka ir plašas izvēles iespējas. Var izvēlēties izmaksu biežumu reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā. Var norādīt personu, kura noteikti periodu turpinās saņemt izmaksas, ja pensijas saņēmējs iet bojā. Un garantēto periodu var noteikt līdz pat 20 gadiem. Var atlikt izmaksu līdz pat 10 gadiem un var noteikt līdz 3 dažādiem izmaksas posmiem. Vēlāk jau uz beigām parādīšu, ejot cauri dažiem piemēriem kalkulatoriem pa piedāvātāju mājaslapām, un tad pastīsimies, kā kurā gadījumā kas ko ietekmē. Izmaksu biežums. Jā, tad iziesim cauri katrai no izvēlēm. Izmaksu biežumu, kā jau minēju, var izvēlēties reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā. Viens no vienkāršākajiem variantiem būtu izvēlēties reizi mēnesī. Tādā gadījumā reizi mēnesī tiks saņemta papildus nauda, ja vienkāršāk varētu teikt, ka neliels pensijas pielikums. Ko vēl būtiski ir pieminēt šajā brīdī ir tas, ka, un visu laiku to atcerēties, ka arī maksājumi, kas tiks saņemti no mūža polises, arī tos aprēķins, ko mēs redzēsim, tie visi ir pirms nodokļiem. Attiecīgi, kad saņemsim maksājumus kontā, tad tiem vēl atvilks nodokļus nost apdrošināšanas izmaksātājs. Ar to tur būs par 20% mazāk. Jā, ja gribas vienkārši palielināt ikmēneša pensiju, tad izvēlamies reizi mēnesī. Ja jau pašas vecuma pensijas apmērs ir pietiekams, vai ir citi brīvi līdzekļi, ja kaut kādi uzkrājumi, ja aktīvi, un nav nepieciešamība sekt ikdienas tēriņus ar mūža polises maksājumiem, tad varētu izvēlēties reizi ceturksnī vai retāk lielāku pirkumu veikšanai, piemēram, reizi ceturksnī vai reizi pusgadā. Savukārt, ja ir vēlme šo kapitālu izmantot kādiem konkrētiem mērķiem, piemēram, reizi gadā nopirkt mēbeles vai aizbraukt kādā ceļojumā, tad tikpat labi var izvēlēties reizi pusgadā vai pat gadā, vienkārši saņemt lielākus maksājumus, lai arī šo savu izvēlēto vajadzību apmierinātu. Nav viena pareizā vai nepareizā varianta, vienkārši ir iespēja izvēlēties, cik bieži vien gribās. Mana doma būtu tāda, ka ja ir nepieciešama ikdienas tēriņu sekšanai, tad ņemam reizi mēnesī. Ja tā summa ir pavisam salīdzinoši neliela, tur piemēram 10 eiro mēnesī vai 11 eiro mēnesī, varbūt ir vērts izvēlēties saņemt reizi ceturksnī, lai šī summa būtu mazliet lielāka un arī jūtamāka, un to var izmantot kādiem atsevišķiem lielākiem tēriņiem. Jā, iespēja atstāt mantojumā. Šī ir principā pati svarīgākā lieta, ar ko atšķirās mūža polise no tā, ka tiek pievienots vecuma pensijai, ir tas, ka var izvēlēties noteiktu periodu, kas ir garantēts, kurā tiks veikta izmaksa mūža pensijas noteiktajā apmērā. Un to var izvēlēties līdz pat 20 gadiem. Un tas ir izdevīgi tādos gadījumos, piemēram, ja ir vēlme atstāt šo te maksājumu, piemēram, vīram vai sievai, kurš pēc tam pārdzīvo vienu vai otru. Vai arī var atstāt kādam no bērniem, radiniekiem, var brīvi izvēlēties norādīt labuma saņēmēju. Jā, un tā kā ir minēts termiņš līdz 20 gadiem, tad var izvēlēties, cik ilgā laikā ir šis te garantētais laiks. Ja, piemēram, ja tiek noslēgts mūža pensijas līgums un līguma slēdzējs pēc gada nomirst, tad 19 gadus vēl, un tiek noslēgts līgums jābija uz 20 gadiem garantēto periodu, tad vēl 19 gadus turpinās saņemt
maksājumus norādītais labuma saņēmējs. Protams, šo termiņu var izvēlēties arī mazāku. Tomēr jāņem vērā ir tas, ka izvēlēties šo garantēto periodu samazinās izmaksājumās summas apmērs. Un kāpēc tas samazinās? Tas samazinās tāpēc, ka apdrošinātājs arī pieņem to, ka vidēji statistiski cilvēki dzīvo tomēr mazāk nekā 20 gadus, kā mēs redzējām, valsts uzskata, ka cilvēks vidēji statistiski dzīvo 18 gadus. Līdz ar to arī apdrošinātājs grib, lai viņam būtu noteikti kāda garantēta peļņa no šī darījuma. Tāpēc arī izvēloties šādu garantiju, samazinās arī izmaksājumās summas apmērs. Bet to mēs pēc tam salīdzināsim, to es visu parādīšu. Jā, ar nelielu uzkrājumu var apsvērt arī neizmantot šo iespēju, jo, ja maksājums ir arī mūža pensijas maksājums ir salīdzinoši neliels, varbūt tas īpaši neietekmēs arī tā labuma guvēja pēc tam ikdienu vai sadzīvi, tad varbūt ir vērts tādā gadījumā neizmantot šo iespēju, jo tad mūža pensijas saņemais apmērs būs lielāks. Savukārt, ja ar lielu uzkrājumu, es domāju, ka ir vēlams izmantot šo iespēju, lai nāves gadījumā vēl arī kādam no radiniekiem vai kādam no tuviem cilvēkiem atstātu kādus līdzekļus mantojumā. Ja tas tiktu pievienots pirmajam pensiju līmenim, tad, protams, nekas mantojumā nepaliek, un tas viss aiziet arī kopējā katlā. Jā, tad vēl ir iespēja atlikt izmaksu līdz pat 10 gadiem. Tā rezultātā pēc tam saņemamais mūža pensijas apmērs būs lielāks, jo attiecīgi lielāka summa tiek dalīta uz mazāk gadiem. Es teiktu, ka šo variantu var izskatīt, ja ir pietiekami liela pensija vai arī kopējais turīgums un mūža pensija nav nepieciešama ikdienas izdevumu sekšanai. Tomēr, manuprāt, lielākajā daļā gadījumu izdevīgāk būs sākt saņemt ienākumus uzreiz. Labāk, lai nauda ir šodien, nekā kaut kad nākotnē. Tā teikt, zīle rokā, jā, kā mednis kokā. Izmaksu posmi var izvēlēties līdz pat 3 izmaksas posmiem. Te arī vēlāk vienkāršāk to būs visu parādīt uz kalkulatoriem, to visu parādīšu, ka izvēlēties līdz pat 3 izmaksas posmiem. Tādā veidā ir iespējams pirmajos gados saņemt vairāk, bet pēdējos ļoti maz vai salīdzinoši maz. Un pirmais posms ir ne īsāks par 5 gadiem un līdz 50% uzkrātā kapitāla. Jā, šeit slēpjas arī tieši tas pats āķis tajā, ka piemēram, ja iepriekš tiek prognozēts, ka cilvēks vidēji saņemtu, pieņemsim, un izvēlas garantēto periodu 20 gadus, tad īstenībā 5 gados izmaksā tikai 25% no kapitāla. Izvēloties šādu te agresīvāku stratēģiju, to varētu saukt par agresīvāku stratēģiju, ka pirmajos 5 gados izmaksā pat pusi no kapitāla, sanāk var ātrāk saņemt savu it kā pienākošos naudu, bet jārēķinās to, ka nākotnē naudas būs mazāks, un nākotnē būs arī kaut kāda inflācija. Un jautājums, kas ir svarīgi, vai nauda šodien, vai nākotnē nauda vēl mazāk ar mazāku vērtību. Jā, mūža polisi piedāvā 4 kompānijas, Compensa, CBL Life, jeb Citadeles bankas grupas uzņēmums, vai kādu pareizi būtu teikt, SEB un arī Ergo. Kas ir būtiski zināt, ir tas, ka gandrīz katram ir citādāks minimālais uzkrājuma apmērs, kas ir nepieciešams, lai vispār šādu līgumu noslēgtu. Compensa un Citadele pieprasa, lai būtu 2000 minimālais uzkrājums otrajā pensiju līmenī, Ergo 3000 un SEB 15000. Acīm redzami, SEB ir izvēlējies iet ceļu tādu, ka pie viņiem nāk tikai potenciālie klienti ar lieliem uzkrājumiem, viņi negrib ņemties ar mazajiem. Var saprast arī biznesa lēmumu, netērēt savu laiku, netērēt uz cilvēku darbu, strādājam tikai no lieliem, tāpatās no tiem varēs saņemt lielākas komisijas. Varbūt tā rēķina arī viņiem ir izdevīgāki kaut kādi maksājumi, bet pie tā mēs vēl nonāksim. Jā, un te uzreiz ir salīdzinājums, tāpatās tā kā iepriekš. 5000 eiro uzkrājums un 20 000 eiro uzkrājums. Ja no konkrētajiem piedāvājumiem ir izvēlēts vienāds dzimšanas datums, ir izvēlēts vienāds pensionēšanās vecums,
Šajā gadījumā izmaksa ir izvēlēta vienā posmā, jeb visi vienādi maksājumi, nav veikta atlikšana un nav izvēlēts garantētais periods. Ja, tad, ja izvēlamies kompensu, tad 5000 eiro uzkrājuma gadījumā, tad mūža pensija ikmēneša ienākums būs 23,59 eiro. Citadelei 20,91 eiro, ergo 21,36 eiro. Kā redzam, atšķirība ir diezgan būtiska. Starp augstāko un zemāko ir, var teikt, 10%. Tas ir 10%, tas ir diezgan daudz. Savukārt, ja salīdzinam, un SEB paliek tukšs, jo SEB nepiedāvā ar tādu uzkrājumu savus pakalpojumus. Bet, ja šajā tādos pašos nosacījumos iekļaujam 20,000 eiro uzkrājumu, tad ikmēneša ienākums no polises būtu 95 eiro kompensa, 88 eiro Citadele, 89 eiro ergo un 88 eiro SEB. Šajā izvēloties bez garantētā perioda, izdevīgākie ir kompensa. Un jāatzīmē vēlreiz to, ka šīs summas ir pirms nodokļa. Ja būs šāds uzkrājums, izvēlēsieties visus tos nosacījumus, ko es minēju, un saņemsiet šo maksājumu, tad saņemsiet par 20% mazāk nekā šeit ir norādīts, jo tiks ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Vēl ir jāatzīmē tas, ka šie rādītāji var jebkurā brīdī mainīties. Katrs no apdrošinātājiem var izvēlēties pamainīt nosacījumus, pamainīt arī savus, galvenokārt viņi mainīs varbūt ne gluži nosacījumus, un otra lieta, ko mainīs, ir statistiku, ja varbūtību, cik ilgi potenciālais klients varētu nodzīvot, un tādā veidā sapratīs, ja viņiem pēkšņi būs daudzi klienti, kuri sāk dzīvot ilgāk nekā viņiem ir paredzēts modelī, iespējams to, ka nākamajiem klientiem jau tiks piedāvāts mazāks maksājums, tādā veidā kompensējot iepriekšējos, bet to jau iekšēji viņi paši rēķina, to mēs nevaram zināt. Taču es gribēju teikt to, ka šajā video saglabājās šādi rādītāji, bet ir pilnīgi normāli, ka pat rītdien vai pēc mēneša vai pēc gadiem tie varētu būt pilnīgi citādāki. Un ja nomainam tikai vienu nosacījumu un izvēlamies garantēto 20 gadu periodu, tad 5000 eiro uzkrājuma gadījumā apmēri abos divos gadījumos sarūk, bet 5000 eiro uzkrājuma gadījumā ikmēneša ienākums no polises būtu 18,46 kompensai, 17 Citadelē, ergo 16,86. Un, kā redzam, ātri tagad patinu atpakaļ uz iepriekšējo. Kompensā iepriekš bija 23,59, tagad 18,46, pa 5 eiro mazāk. Vēl šeit paņēma nost nodokli. Tur arī, protams, bija jāņem nost nodoklis, bet, jebkurā gadījumā 5 eiro starpība. Vēl joprojām kompensa šajā gadījumā saglabājās izdevīgākais. Ja ņemam 20,000 eiro uzkrājumu ar garantēto 20 gadu periodu, tad rezultāti ir sekojoši, ka no kompensas 74 eiro, Citadele 72, ergo 70, SEB 82. Šajā brīdī izdevīgākais šķiet SEB ar lielāko maksājumu. Un kā, ja patinam atpakaļ, tad redzam, ka īstenībā vismazākā atšķirība ir tieši SEBam. Varētu būt, ka viņi uzskata, tā kā iepriekšējā bija viņiem mazākais un maksājums, un šeit ir augstākais, varētu teikt, ka viņi savos modeļos uzskata to, ka cilvēki dzīvos statistiski ilgāk nekā to dara pārējie. Jo šeit apdrošinātājiem ir skaidrs, ka viņam noteikti 20 gadus būs jāizmaksā šāda summa, vismaz 20 gadus, ja pati persona dzīvos ilgāk, tad turpinās saņemt mūža pensijas šo te apmēru līdz mūža beigām, bet šis garantētais periods ir 20 gadi, šajā izvēlētajā gadījumā, tad šī noteikti ir summa, ko 20 gadus nāksies maksāt. Tad galvenie iegūmi no mūža polises ir tādi, ka ir iespēja atstāt daļu kapitāla mantojumā, ir iespēja pusi no kapitāla saņemt jau pirmajos 5 gados, un ir iespēja atlikt pensijas izmaksu līdz pat 10 gadiem un iespēja noteikt izmaksas biežumu.
kā jau tās izvēles, tas arī ir principā galvenie potenciālie iegūmi. Un tad virzamies uz otro daļu, kur un kā meklēt piedāvājumus. Tūlītās pārslēgšos, lai var jums visu vēl parādīt. Ja ir kādi jautājumi, ko gribējās pa ceļam pajautāt prezentācijas laikā, tad varat droši tagad ierakstīt jautājumu. Un atgriežoties, šeit bija blogā raksts par mūža pensiju. Ja vēl nav piesakots blogam, tad var aiziet uz pēcnieks.com, tur to var izlasīt. Var pierakstīties uz newsletteru, tas ir pieejams šeit labajā pusē, tad reizi nedēļā saņemsiet e-pastu, ja blogā būs bijuši jauni raksti, ja nebūs jauni raksti, tad e-pastu nebūs. Bet tagad, kur meklēt vispār mūža pensijas piedāvājumus un kā no tiem izvēlēties, Tad varam vienkārši atvērt Google, rakstam mūža pensija, un varam rakstīt mūža pensija. Tālāk mums nāk jau dažādākas reklāmas. Un kā redzam, tur jau ir kā saņemt pensiju līmeni. Pirmais ir SEB. Labi, iesim uz SEB reklāmu. Te mēs nonākam sadaļā. Kaut kas daudz tur būs rakstīts. Un te izvēlamies mūža pensijas prognozes kalkulators. Kā redzam, to, lai vispār atrastu, ir tomēr jāpameklē. Var jau, protams, iet uz katru no filiālēm, bet īpaši šajā laikā, kad ar Covidu ir visādi ierobežojumi, tad varbūt būs grūti pie visiem pieteikties, daudz laika aizņems, tāpēc būtu labāk visu jau izvēlēties internetā. Izvēlēsimies dzimšanas datumu šī gada 2. jūliju, lai būtu tāpatās tā kā 57. gada 2. jūlijas. Pensionēšanās datumu liekam 1. decembri šogad. Un fondētās pensijas, jeb pensiju 2. līmeņa kapitāls, tā uzlikšu visu ekrāniem, labāk redzams. Ievadam, kā jau bija paraugā, ievadam 5000 eiro, pensijas izmaksas periodiskums mēnesis, izmaksas datums, lai būtu 1. Vai norādīsim labumu guvēju, viņus spiedīsim nē. Pareizi, SEBā varēja minimums 15 000. Labi, liksim mūsu dārgāko variantu 20 000 eiro. Ne dārgāko, bet ar lielāku kapitālu. Atzīmējam, ka nav labuma guvēja, vai vēlamies atlikt, nē. Norādam izmaksas posmu skaitu 1, un te arī iegūstam šos 88,88. Ja mēs pamainam, pieliekam labumu guvēju, summa mazliet samazinās, bet jāņem vērā, šeit ir 10 gadi. Ja mēs uzliekam 20 gadus, tas vēl samazinās, tad mums paliek 80, gandrīz 3. Ja mēs vēlamies atlikt pensijas saņemšanas sākumu, pieņemsim, atliksim tur par 1 gadu un dažiem mēnešiem. Tur īstenībā nekas pagaidām nemainījās. Pēc tam vēl mazāk. Interesanti. Bet izvēlamies šo iespēju neizmantot, un pēc tam mēs sadalām, piemēram, 3 posmos. Sadalām 3 posmos, izvēlamies, ka 1. posms ir līdz, tad ir 5 gadi apmēram, 2. posms ir arī ļoti īss, tur 2 gadi, un pēc tam atlikušais pēc tam, un izmaksas mēs sadalām šajos posmos, un sanāk tā, ka mēs 80% no kapitāla jau būsim saņēmuši pirmajos 7 gados. Tas arī īstenībā nav slikts variants, pēc būtības tas, to, ko mēs paši esam savā darba laikā sakrājuši, fiksāk izņemam ārā, un mēs jau paši pēc tam zināsim, ko ar savu naudu darīt.
Nu, un tādā veidā sanāk to, ka pirmajos 5 gados varēs saņemt 164 eiro mēnesī pret iepriekšējiem 83 ar garantēto periodu un 88 bez garantētā perioda. Un savukārt 2 gadus vēl varēs saņemt 243, bet no atlikušos pēc tam būs 21 eiro. Nu, tur ir jāvērtē pašiem, vai šādu variantu gribās. Un, protams, var arī samainīt izmaksas periodiskumu. Ja mēs samainam, piemēram, gads, tad pirmajos gados mēs saņemsim 1960, tā, protams, ļoti solīda summa ir, un pēc tam 2 gadus 2900, bet atgādinu, ka šajā gadījumā runāja par to, ka uzkrājums ir 20,000 eiro. Bet labi, pastīsimies arī citus variantus, citus piedāvātājus ar mazāku kapitālu. Vēl jāatzīmē, ka atgriežoties atpakaļ arī mūža pensija, ir tā, ka ir informācijas dokuments, ir vēl kaut kas, bet nekur neredz tādas, kādas ir izmaksas. Vismaz arī iepriekš skatoties, bija grūti to ieraudzīt. Jā, šeit arī izmaksas nav nekur minētas, jeb to, cik viņi patur sev, kā tiek aprēķināti. Jā, labi, šeit tomēr ir redzams izmaksas. Tas jau ir labi, tas man patīk. Citiem bija to grūtāk ieraudzīt. Ja, ka te ir vienreiz izmaksas, tas ir līguma noslēgšana, pēc tam ir līguma apkalpošana, pārskaitījums uz kontu un uzturēšanas maksa. Jā, skaidrs, no šiem rādītājiem arī izriet, kāpēc SEPS ir izvēlējies, lai būtu tikai lielāki klienti, lai arī viņiem būtu pietiekami normāli komisiju ienākumi. Tad labi, izvēlēsimies vēl kādu citu pastīties. Piemēram, CBL pensiju plāns. Labi, bet tas ir pensiju plāns, tā jau nav mūža pensija, bet Citadelē ir tāda speciāla mājaslapa uztaisīta mūžapensija.lv, kur varētu pieteikties. Bet te ir tāda interesanta lieta, to, ka ejot uz šo mājaslapu, pirmais, ko mēs ieraugam, ir man tāds antivīrus Bitdefender, viņi rāda to, ka šī ir aizdomīga lapa. Te cerēsim to, ka Citadele šo ar laiku sakārtos, šis jau nav mainījies kādu nedēļu laikam, varbūt viņi maz nezin par to, bet es izvēlēšos riskēt un iet viņu mājaslapā, jānospiež dažādi apstiprinājumi savā galā, kas tiešām gribu tur iet. Un, kad ieiet iekšā, tur, protams, jau viss ir skaisti un smuki, visādām bildītēm un grafikiem, Jā, šeit dažādi viskaut kas, bet te mēs nonākam līdz svarīgākiem, te mēs nonākam līdz kalkulatoram. Atkal izvēlēsimies to pašu 2. jūliju 57. gadu, lai būtu līdzīgi, un uzkrāts 5,000 eiro otrajā pensiju līmenī. Jā, un te uzreiz tāds liels cipars parādās, un tad ir tāds, jā, bet te automātiski ir norādīts tas, ka izvēlamies izmaksas biežums ir reizi gadā. Samainam uzreiz mēnesī, tad mēs nonākam pie iepriekš minētajiem tabuliņās, kur bija 20,91 eiro. Un, ja mēs norādam garantēto periodu, uzliekam mūsu 20 gadus, un tad, aiziet uz tiem 17 eiro, kas bija iepriekš. Un vēlos noteikt izmaksas posmus. 3. Jā. Acīm redzot, šeit bija tāda problēma, ka izvēloties 3 izmaksu posmus pie kapitāla 5,000 eiro, nevar sasniegt apmērus, kurus apdrošinātāji nosaka kā minimālo izmaksu. To arī citos kalkulatoros tas parādās, kā kuram Citadele saka, ka nevar izmaksāt mazākā 5 eiro mēnesī, un citiem atkal ir 10 eiro mēnesī, un līdz ar to ar mazāku kapitālu tad tās variācijas iespējas ir mazāk. Bet arī šeit var izvēlēties scenāriju, ka, ja iepriekš bija
izvēloties garantēto periodu, ka 20 gadus saņems pa 17 eiro mēnesī, šajā gadījumā var izvēlēties 40 eiro mēnesī un pēc tam 5 gadus un pēc tam nākamos līdz mūža beigām 10 eiro mēnesī. Nu, tas jau jāizvēlās pašam ir. Jā. Nu, līdzīgi varam arī atrast citus pārējos Compensa Life, mūža pensijas apdrošināšana. Arī viss kaut kas dažādi aprakstīts un apdrošināšanas noteikumi. Bet arī šeit mēs varam atvērt mūža pensijas kalkulatoru. Te jau automātiski, te arī uzliekam 57. gadu, 2. jūliju, 5000 eiro uzkrājumu, pensijas izmaksu regularitāte mēneša, garantētais periods nav, atliktais nav, izmaksas vienādi visur, un tad 23,59 eiro mēnesī, gluži kā iepriekš bija norādīts tabulā. Šeit bija tā, ka atkal var pabraukāt pa tiem pašiem rādītājiem dažādiem, kā mēs izvēlamies saņemt šo pensiju. Ja izvēlamies garantēto periodu, tad, protams, šie apmēri samazinās. Jā, īpaši pēdējos gados būtiski samazinās. Šeit interesanti redzēt, ka pirmajā posmā var saņemt 40 eiro, pēc tam 10, pēc tam 13, gandrīz 14. Ja mēs izvēlamies bez garantētā perioda, tālākais posms pieaug līdz pat 27 eiro mēnesi. Ļoti interesanti. Nozīmē to, ka apdrošinātājs ļoti paļaujās uz to, ka cilvēks visticamāk nepārāk ilgi dzīvos trešajā posmā. Pretējā gadījumā garantēti viņi vēlās izmaksāt krietni mazāk. Un pēdējais no apdrošinātājiem, kuri piedāvā šo pakalpojumu, ir Ergo, bet laikam Ergo ir jāatrod pats par sevi. Apdrošināšanu. Un šādi vajadzētu izdarīt visos kalkulatoros, aiziet, izreikināt dažādākus variantus, saprast, kāds variants pašam ir izdevīgāk, kādu variantu gribās. Šeit arī ir tā, ka viņi nepiedāvā izvēlēties pašam posmus, bet viņi piedāvā sākumā vairāk, vēlāk mazāk. Tas gluži nepatīk tādas izvēles, bet kādam tādā veidā būs vienkāršāk visu aprēķināt. Šeit arī ierakstam 5000 eiro. Vienreiz mēnesī, 0 gadi garantētā izmaksa. Un tādā gadījumā vispār pat netiek piedāvāti dažādi posmi. Mēs paņemam tomēr garantēto posmu, piemēram, 20 gadus, tad vairāk, vēlāk, mazāk 3 posmos. Viņi paši sarēķina, kas viņiem būs, bet šo viņi arī pat nepiedāvāt līdz galam, jo pēdējā posmā maksājums ir pārāk mazs, tādu viņi līgumu neslēgs. Var izvēlēties, piemēram, 2 posmus. Arī nevar īstenībā, jo tad arī otrajā viņi paši paredz mazāku maksājumu. Mēs sagainam gadus, samainot gadus, tas tomēr izdodas, kad ir mazāk garantētie gadi. Tā kā es saku, tās variācijas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tad, manuprāt, tas veids, kā tam iet visam cauri, būtu saprast, vai vajag ikmēneša tēriņiem, tātad izmaksu biežumu. Tālāk, vai ir svarīgi šim cilvēkam saņemt vairāk naudu, vai svarīgi ir tas, ka nāves gadījumā otrs varētu saņemt papildus šo naudu, ja otram dzīves līmenis būtiski nemaina. Varbūt labāk tomēr šim pašam cilvēkam ir vairāk nauda šodien, un attiecīgi no tā arī izvēlēties, vai izvēlēties garantēto izmaksu periodu vai nē. Kā izmaksāt uzkrāto pensiju, es arī varētu atbalstīt to, ka tiek izvēlēts variants saņemt pirmajā posmā, ja pirmajos 5 gados lielāko daļu savu naudas,
Tas būtu atbilstoši manai domāšanai, un ar to saprotot to, ka es pats labāk zinu, ko darīt ar savu naudu, nekā es gaidīšu, ka vēlāk man atkal būs nauda. Tomēr cilvēki ir ļoti atšķirīgi. Citiem labāk ir to, lai viņam ir skaidri zināms viens kaut kāds apmērs, ar kuru visu laiku rēķināties un tā tālāk tā joprojām. Bet jāņem vērā to, ka šis naudas apmērs, kas tiek izmaksāts, viņš paliks nemainīgs. Nu, piemēram, ja tur būs tie 20 gadi, tad 20 gadus viņš paliek nemainīgs, vai līdz mūža beigām. Ja? Un tas, kas šodien ir tie paši, piemēram, apakšā 11 eiro, pēc 20 gadiem to pašu nevarēs nopirkt par 11 eiro. Ja? To drīzāk varēs par tādu summu nopirkt to, ko šodien var nopirkt pa 5, pa 4, ja? Varbūt, ja liela inflācija, pa 3. Un kā jārēķinās, ka šis atspaids papildus ienākums nākotnē var būt vispār tik maznozīmīgs, ka var arī viņi tur īpaši nerēķināties, bet viņš tāds būs. Nu jā, nekas viegls atkal nav. Es saprotu to, ka ļoti daudziem šis uzdzen stresu, jo nosacījumu un izvēles ir ļoti daudz, un ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no šī cilvēka, kas spēj to visu pārdot, kā arī šo pasākumu visu pasniedz Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra. Un vispār kopumā kā cilvēki jūtās, vai viņi par savām finansēm, vai viņi rēķina, vai domā, ka visi apčakarēs, vai tā, nekas ļoti viegls nav. Bet labā lieta ir tāda, ka ir varianti, kā izmantot savu otrajā pensiju līmenī uzkrāto kapitālu. Un labā lieta ir tas, ka to var izmantot, vai nu pievienot vecuma pensijai, vai arī noslēgt mūža pensijas polisi. Un tie līdzekļi, kas gadiem ir uzkrāti otrajā pensiju līmenī, tie atkal nonāk atpakaļ savā maciņā. Jā, tas tad arī lielos vilcienos ir viss. Domāju, šis noderīgi ir nevien tiem, kas šobrīd dodas pensijā, bet arī tiem, kuriem vecāki vai vecvecāki tuvākajā laikā dosies pensijā. Es ieteiktu ļoti rūpīgi šim visam iziet cauri, jo lēmumu pieņem tikai vienreiz. Tajā brīdī, kad noslēdz šo līgumu, kārtīgi apdomājam, pastāmies savas domas un argumentus. Esmu uzrakstījis blogā, var arī to vēlreiz pārlasīt dažas reizes. Un, ja vēl nepieciešams, protams, arī var vērsties pie manis pēc palīdzības. Palīdzēšu uzdot labākus nosacījumus, nevarēšu dabūt, bet palīdzēšu uzdot jautājumus, kas iespējams palīdzēs rast skaidrāku bildi, kuru no variantiem izvēlēties. Un arī palīdzēt salīdzināt visus šos te variantus. Tā, tas arī viss. Skatos, no jūsu puses jautājumu nav. Droši tos pēc tam var iesūtīt arī privāti. Skatīšos, kā varu palīdzēt. Un šajā reizē tas arī viss. Dažādi vēl salīdzinājumi ir pieejami blogā, ir par otro pensiju līmeni, kādas plānas izvēlēties. Ir par dzīves apdrošināšanu ar uzkrājumu. Kaut kādā nākotnē būs arī par trešo pensiju līmeni, un tos var atrast arī blogā, ja tiem kādam vajadzīgi. Jā, tad tas arī šovakar viss. Tiksimies nākamajā tiešraidē, kur jau runāsim atkal par aktuālajām tēmām, kas notiek tirgos, ko gaidīt nākotnē un kaut kā tā. Labi, visiem labu vakaru, un tad jau tiekamies citā reizē. Tā.